Čau, čau! Esiet sveicināti manā astroloģijas kanālā. Tātad mēs apskatīsim nākamo nedēļu un noskaidrosim, kādas enerģijas tad mūs sagaida. Un šeit ir divi tādi aspekti, kas jāpatur prātā. Pirmām kārtām Venēra mums ieies versija, un mums būs pilnmēnes svaru zīmē, kas saistīts ar attiecībām. Tātad mēs savas attiecības šajā nedēļā pieskatām. 30. datumā pirmdienā mēnesis ir jaunavā un veido nepārāk patīkamus aspektus ar Lilitu un ar Merkūru. Kā mēs atceramies, pagājušajā nedēļā Lilita ar Merkūru veidoja jau sarežģītu aspektu. Tātad, no tā mēs izdarām secinājumu, ka ja kaut kas iepriekšējā nedēļā nepatīkams notika, tas var turpināties šajā pirmdienā kaut kādas atsauces. Un tāpēc šeit mēs varam piedzīvot gan aizskaitinājumu, gan šaubas, gan bailes, gan meli var turpināties vai tikt pamanīti. Un tātad šeit varbūt arī grūti sarunāties, varbūt neskaidrības kaut kādas un steiga var radīt pārpratumus. Tāpēc esam piesardzīgi līdz pat 21:44 minūtēm. Taču labā ziņa ir tā, ka jūs varat tātad pēc tam vakarā kaut ko sakārtot, it sevišķi, kas saistīts ar ģimeni, ar saimniecības lietām, vai arī jūs izmantojat šo enerģijas pārslēgšanos, ko veic Venēra, ieejot Vērša zīmē. Un tā kļūst daudz jūtīgāka, daudz jutekliskāka, viņa algs stabilitātes un komforta. Tādēļ to visu centieties sagādāt sev un sev apkārt esošajiem mīļajiem cilvēkiem. Tāda stabilitāte un komforta. Venērai Vērsī patīk arī nauda. Un tādēļ jūs varat kādu aplaimot ar dāvaniņām, to noteikti cilvēki novērtē šajā periodā, kad Venēra ir Vērsī. Tikai atcerieties, ka Venēra Vērsī vērtē kvalitāti. Tātad tam, ko jūs dodat citiem cilvēkiem, tam ir jābūt kvalitatīvam, gan jūtām, gan tātad dāvanām, gan apkārt esošajam komfortam. Un Venēra arī Vērsī tiecas pēc ilgtermiņa attiecībām, tamdēļ visiem, kurus tas interesē. Tā ir labā ziņa. Šajā laikā nodibinātas attiecības var būt ilglaicīgas, un jūs varat arī nostiprināt savas attiecības šajā laikā, kad Venēra ir Vērsī. Tieši tāpat mēs rūpējamies par mājīgumu apkārt, un vēl Venērai ļoti patīk pieskārieni, apskāvieni. Ar tiem neskopojieties, esiet dāsni šajā laikā ar apskāvieniem. Un tātad ar šo mājīgo vidi, smaržas, garšas, izsmalcinātas Venēra novērtēs un tādas, kas rosina tās apetīti, kas liek sajust laimes sajūtu. Un arī mākslas priekšmeti arī šajā laikā tātad var radīt Venērai baudas sajūtu. Visu, kas jums rada baudu, izmantojiet šajā laikā un varat sākt arī kolekcionēt. Nu, lūk, tāda mums ir pirmdiena. Skatāmies otrdienu. Otrdien mēnesis vēl ar vienu ir jaunavā, un, kā jau es teicu, pirmdienas vakarpusē jūs varējāt vēl kaut kādas saimnieciskas lietas lieliski atrisināt, vai arī šo laimes sajūtu un šo Venēras enerģiju jau paplašināt. Bet pa dienu, ja jūs to neesat izdarījuši, otrdien, 31. datumā, ir sarežģīts aspekts. Vēl ar vien kaut kādas astes no iepriekšējās nedēļas. Šeit var gan emocionāls, gan kaut kādi notikumi var šeit būt pietiekoši aktīvi. Un tāpēc šeit var atkal parādīties kaut kāda spriedze. Kāds var būt pārāk emocionāls, un otrs atkal var nesaprast šīs emocijas. Kāds var izplūst asarās vai strīdos vai dusmās, kamēr otrs cita acī redz pat vismazāko skabardziņu, savā neredz baļķi, tātad kritizēšana, kura reizēm pat var būt netaisnīga un priekš kāda ļoti sāpīga kaut kāda vārdi. Tāpēc es labāk jums ieteiktu enerģiju līdz pat 16:21, tad praktiski visu dienu izmantot, lai kārtotu dokumentāciju, kārtotu, mazgātu māju, kaut vai savu darba galdu notīrītu. Varat iedzert siltu ūdeni, kas jūs arī nomierinās šajā laikā. Tad kārtojiet, izlieciet to enerģiju, ieviešot tīrību un kārtību, berziet, mazgājiet. Un pēc šiem 16:21 minūtēm jums var notikt tāda klikšķa sajūta, kad jūs varat domāt, bet var taču citādi to lietu atrisināt, var taču citādi arī paskatīties, citādi veidot sarunas.
un tamdēļ kaut kas svaigs un tīrs un kaut kāda atklāsme var ienākt jūsu dzīvē. Pirmajā datumā, trešdienā, mums jau no rīta Vēnus ies svaru zīmēm. Un, ja nakts kādam var būt pilna ar šīm idejām, kā kaut ko sakārtot vai trauksmaināka vai nemierīgāka, tad šeit dienā un jau īstenībā jau otrdienas vakarā šeit ir kaut kāda iespēja, ir kaut kāda ideja vai iespēja, ko jūs varat izmantot, lai savu dzīvi padarītu labāk, lai kaut ko atrisinātu. Un lauvas un auni gan otrdienas pēcpusdienā, vakarā, gan arī trešdien, viņiem var būt tāda sajūta, ka viņi ir izcili, tāda iedomība pieauga. Arī pat tiem, kuriem varbūt ascendenti ir lauza zīmē, arī var būt tāda sajūta, ka gribas pievērst sev uzmanību, lai taču pamana mani. Var arī strēlnieki var tātad gribēt šo enerģiju izmantot, padarot sevis pamanāmāku. Negatīvā izpausmē šeit šīm zīmēm, kuras es nosaucu, tātad lauvas, auni un strēlnieki, viņiem var pieaugt patmīlība. Un par to arī padomājiet, ja jums šīs zīmes ir aktuāls vai jūsu partnerim tādi ir, tad ziniet, kāpēc jums gribas spīdēt šajā trešdienā. Un šeit šī diena ir tāda, kad no vienas puses tiek likti kaut kādi ierobežojumi, kaut kādi grūti darbi, vai jūs citaties tā kā pret sienu, vai jūs nepareizi novērtējat kaut kādus riskus, bet tajā pašā laikā, ja jūs aktivizējat savu iekšējo spēku, savu gribu, šeit principā ar gribu spēku šeit varat pārvarēt šķēršļus. Ja jūtat, ka jums pašiem trūkst spēka, pieslienieties kādam spēcīgākam cilvēkam. Jūs varat saņemt atbalstu ar viņa palīdzību, ar viņa enerģiju. Jūs varat kaut kādu grūtību savā dzīvē šajā dienā pārvarēt. Tāpēc, ja sevišķi uzmanieties, lai šeit attiecībās nav grūtības, jo mēnesis mums ir svaru zīmē, te jūs varat tātad ar kaut kādiem saskarties ar kaut kādām grūtībām, bet, kā jau teicu, ar tādu impulsu pozitīvu, ar savu gribu, šeit ir visu iespējams atrisināt, tāpēc nesagurstiet pie kaut kādām grūtībām un neiekrītiet sevis žēlošanas laikmēs, kas arī tajā dienā ir iespējams. Otrajā datumā mums ir pilnmēnesis. Protams, pirms pilnmēnesis tur var būt tāda spriedzes sajūta gaisā, bet kā redzējāt, tur ir iedot arī enerģiju, lai visu atrisinātu. Un tātad mēs skatāmies ceturtdienu. Ceturtdien, otrais datums, mēnesis svaros un pilnmēnesis. Mēnesis svaros ir pilnīgi skaidrs, ka pilnmēnesis par attiecībām, par attiecību tēmu. Tās var būt jūsu personīgās attiecības, partneru attiecības, tās var būt darījuma attiecības, tāpēc uzmaniet visu, kas jums tajā mirklī ir būtiskāks un svarīgs, varbūt jums nav svarīgs partneru attiecības, tad skatieties attiecības ar saviem klientiem, ar saviem darījuma partneriem, jo šeit grūti būs iztikt bez konfliktiem. Bet jums tagad, kad jūs zinat, kad jūs esat noklausījušies šo ziņu, jums ir jāiztiek bez konfliktiem, jums ir jārūpējas, tātad, lai patīkama atmosfēra ar diplomātiju, ar kompromisu mākslu. Un šeit ļoti svarīgi arī šajā dienā pievērst uzmanību savam ārējam tēlam, jo mēnesis svaros patīk izsmalcinātība, ne tikai tāds greznums vai kā lauzīmē tāds spožums, bet šeit izsmalcināta, tātad izsmalcināts izskats, izsmalcinātas manieres. Lūdzu un paldies. Jā, tad lai jūs esat tik aburoši, ja, tur neskaistums, bet tāds aburošums, ja, kas pievelk citu cilvēku uzmanību, viņiem gribas uzreiz pret jums laipnāk izturēties. Tad tas pilnmēnesis arī būs daudz patīkamāks. Bet ja jūs šo nebūsiet tātad ņēmuši vērā, tad šeit gan var veidoties rīta pusē tad nepatīkama spriedze līdz 11:55. Esiet īpaši uzmanīgi, jo tad var būt kaut kādi sarežģījumi, kuri var tikai pieaugt. Ja ir kaut kāds skandāls, tad viņš tikai plēšas plašumā. Un te jūs varat kaut ko sabojāt, tātad attiecības, un varat arī, ja jums kāds rīta pusē kaut ko sola, tad vairākas reizes pārbaudiet, vai patiesi viņš to varēs izpildīt. Jo tur var būt solījumi, kuriem nav seguma. Tāpat šajā rīta pusē neveiciet reklāmas kampaņas, sapulces nav efektīvas. Un tātad
kaut kāds jūsu ieguldītais darbs var izrādīties neefektīvs. Bet pēc 11:55 šeit jau jums jau ir iespējas. Šeit iespējas jau vairāk parādās. Tātad, protams, jūs nebūsiet iekāpuši tajā nepatīkamajā enerģijā, bet tik un tā esiet piesardzīgi, jo šajā dienā var būt kaut kam divas sejas. Kāds var jums smaidīt, bet aiz muguras tātad runāt kaut ko citu. Arī varbūt jūs esat kaut kādā spriedzes situācijā, un tad neapmulstiet, jo tur var būt divas izejas, jeb divi varianti, ko jūs varat izmantot. Ja, jo tur veidojas mums aspekts ar Hironu, un tas ir par divējādību, par kaut kādu tātad divām iespējām. Un tajā pašā laikā, pēc šiem 11:55, jūs, protams, vērojiet, lai nav šī duālā situācija kaut kāda, bet tur parādās arī iespējamība. Parādās iespējamība tātad realizēties. Labs laiks visiem, kur nodarbojas ar tirzniecību. Tāds tas arī būs vēl piekdien. Visiem kaut kādas konferences varat rīkot, sanāksmes, prezentācijas un reklāmas. Lūk, pēc šiem kā es teicu, pēc 11:55. Visu to jūs varat darīt jau. Šeit ir labs laiks veiksmīgiem kontaktiem, labs laiks uzlabot savu materiālo stāvokli, un tātad piekdien jo sevišķi. Mēs vēl no rīta jums vēl ir jāuzmanās līdz 7-6 minūtēm, lai nav kaut kāda duāla situācija, lai kāds cilvēks nav ar divām sejām. Jā, bet pēc tam ir šīs visas lieliskās iespējas līdz 14:29 un praktiski visu dienu. Tā tad risināt jautājumus, kas saistīti ar reklāmām, ar līgumiem, ar savienībām, ar juridisku jautājumu risināšanu, ar tirzniecībai. Tā ir laba diena. Komandējumos varat doties, un tur vajadzētu būt visam labi. Protams, vienmēr mums jāskatās šīs personīgās kartas. Bet šeit tātad arī jūs varat kaut ko darīt šajā dienā, lai uzlabotu savu materiālo stāvokli. Un 14:17 mēnesis ieiet Skorpionā, kurš saka, tu vari tātad realizēt savas vēlmes. Es jums ieteiktu tātad pievērsties manis nosauktajām tēmām, bet būt piesardzīgākiem ar kosmetologu apmeklējumu. Jo šeit var jums nepatikt kaut kas, ko jūs izdarat sava skaistuma labad, vai arī jūs pērkat kādu skaistumu priekšmetu. Tieši tāpat jūsu no sākuma var būt šī sajūsma, un pēc tam jūs varat pārdomāt, ka tas tomēr nebija tas labākais, ko jūs varējāt izdarīt, tas labākais darījums. Tātad, ja jums ir kaut kas ar skaistumu saistīts, tad mazliet piesardzīgākam jābūt. Un, ja mēs runājam par, man jums jāpastāsta, ņemšu atpakaļ lapu, ja man jums jāpastāsta, ja jums ir kaut kādas vakarā, piekdienas vakarā, šeit esiet piesardzīgi, jo šeit var būt arī pašā vakarā nepatīkamāki notikumi, tie var būt saistīti ar strīdiem, ar greizsirdībām, ar kaislībām, nestaigājiet pa kaut kādām tumšām vietām, ar šaubīgiem cilvēkiem neiepazīstieties. Jo tur var būt arī kaut kāda spriedzes situācija, un īpaši piesardzītēt esat naktī no piekdienas uz sestdienu, jo šeit var būt kaut kas, kas jūsu mieru vai labsajūtu iztraucē. Tur var būt gan konflikti, gan, kā jau teicu, greizsirdības, un tātad esiet piesardzīgi, jo šeit, es teiktu tā, nekaitiniet spēcīgus cilvēkus un likteni neizaiciniet piekdienas vakarā un naktī. Un šeit var tātad spēcīgi sastrīdēties, kaut kas var tikt salauzts, kaut kas var tikt sagrauts. Īpaši, ja tas ir tātad saistīts ar attiecībām un mīlestību, vai neriskējiet arī ar lielu naudu. Jo šeit var būt konflikts tāds, ka viens grib stabilitāti, bet otrs grib kaut kādas pārmaiņas. Un tad veidojas mums šis konflikts, ja jūsu attiecībās ir nepieciešams konflikts vai pārmaiņas, tad visticamāk konflikts tur radīsies, lai jūs padomātu, kā tad jums vajadzētu rīkoties, lai uz citu pakāpīti pakāpties, lai jūs varētu kopīgi attīstīties. Ja mēs skatāmies par sestdienu, lūk, šo te kaut kādu nepatīkamo greizsirdības scēnu vai citu scēnu ietekmē, tā spriedze var
pašā naktī būt, bet rīts jau mums sestdienas daudz patīkamāks. Un principā sestdienai būtu jābūt tādai saulītei, saulainai dienai, patīkamai dienai, kad lūk šajā dienā jūs varat rīkot gan saviesīgus pasākumus, gan ģimenes saiešanas, gan doties baudīt kultūru. Jūs varat pavadīt laiku patīkamās sarunās. Jūs viss labais, ko jūs aktivizēsiet, tam būs tikai tendence pieaugt, paplašināties, plēsties plašumā. Un tātad šī ir lieliska diena, lai atpūstos. Ja mēs runājam par svētdienu, mēnesis vēl vien mums ir Skorpionā, tātad dziļš, naktī varbūt kaut kādas dziļas sarunas vai arī nozīmīgas tikšanās. Un svētdiena arī ir viena laba diena, kad jūs varat būt aktīvi no vienas puses, bet no otras puses jums ir jābūt piesardzīgiem, jo šeit jūs varat sastapties ar divkosību un ar meliem un ar patmīlību. Un tātad arī, ja jūs gribat sapucēties, esiet piesardzīgi, jo kaut kāda pārdroša ideja tā var būt neveiksmīga, tā jūsu ekstravagance. Jo šeit ir diena, kad mums visu gribas pārspīlēt. Iespējams, kāds to sajūtīs jau sestdien. Tad pārspīlēt ar ēšanu, pārspīlēt ar optimismu, pārspīlēt ar izšķērdību, tāpēc es noteikti jums neieteiktu nodarboties ar azartspēlēm, jo šeit mēs varam zaudēt. Cilvēki var kļūt atkarīgi no uzslavām šajā dienā un no citu cilvēku izrādītās uzmanības. Ja jūs neesat spējīgi uz kompromisiem, šeit attiecībās var parādīties problēmas. Un ko tad mums darīt? Mums ir jāizmanto lieliskais aspekts, kas ir visu dienu mēnesim ar Saturnu. Tāpēc strādājiet dārzā, ejiet pārgājienā, lieliska diena, lai dotos pārgājienā. Pārgājienā, ja gar jūru, pa purva takām, putnus vērojiet, esiet aktīvi, sportojiet. Tad tā enerģija aizies tādā pozitīvā gultnē. Nu, lūk, tāda mums ir nedēļa. Vēl pateikšu, ka naktī uz pirmdienu no svētdienas tiem, kuriem veģetatīvās distonijas un paaugstinātas spiediena laicīgi iedzeriet zāles, kas jums jādzer, veiciet kādu nomierinošu praksi, nomierinošu elpošanu. Un tātad, lūk, tāda mums ir nedēļa. Esiet aktīvi, dodieties dabā, baudiet svētdienu, tātad pavasara atnākšanu. Lai jums visiem visveiksmīgi! Atā!